Kas notiks ar cenām? Cik ilgi tās vēl turpinās kāpt? Kāpēc tas notiek un kad tas varētu beigties? Inflācija šobrīd ir karstākais temats ne tikai ekonomistu fórumos, bet arī cilvēku ikdienas sarunās. Mediju atbalsta fonda finansētais žurnāla Bilance pētniecisko interviju cikls pēta inflācijas un Krievijai piemēroto sankciju ietekmi uz Latvijas ekonomiku. Pirmā saruna žurnāla augusta numurā ar vienu no zinošākajiem Latvijas bankas ekspertiem inflācijas jautājumos, monetārās politikas pārvaldes vadītāju vietnieku Mārtiņu Bitānu. Latvijas bankas viens no galvenajiem uzdevumiem ir rūpēties tieši par cenu stabilitāti. Latvijas banka dara to kopā ar Eiropas centrālo banku, mēģinot noturēt eirozonas inflāciju vidējā termiņā 2% līmenī. Kā zināms, šobrīd tas neizdodas, jo cenu kāpums ir daudz augstāks. Vēl pagājušā gada rudenī Eiropas centrālā banka paredzēja, ka jau šogad atrisināsies Covid krīzes radītās problēmas un inflācijas saruks. Tā vietā ir noticis pretējais. Bet kāpēc? Mārtiņš Bitāns atzīst, ka ekonomikas pētnieki šobrīd nespēj šo fenomenu izskaidrot par visiem 100%, bet vismaz vairāki galvenie faktori mums ir zināmi. Primārais varētu izrādīties visai pārsteidzošs, proti tās ir rindas. Kravas kuģu rindas ostās. Tās izveidojās vēl Covid radīto ierobežojumu apstākļos, un izrādās, ka pasaules transporta loģistikas sistēma ir tik trausla, ka to ir viegli izsist no ierindas, bet grūti un ilgi tajā atgriezt. To parādīja arī pērnā gada incidents Suecas kanālā, kad viena kuģa uzskriešana uz sēkļa vēl vairāk pastiprināja kavēšanos un radīja hausu piegādes ķēdēs. Ja piegāde nespēja notikt, tas nozīmē, ka patērētāju pieprasījums, kas Covid laikā bija augsts, jo valdības stimulējot ekonomiku dalīja naudu, pārsniedz piedāvājumu, līdz ar to rada cenu celšanos. Otrs faktors, protams, ir Krievijas sāktais karš Ukrainā. Piemēroto sankciju dēļ tiek ierobežots izejmateriālu imports no Krievijas, līdz ar to palielinās pieprasījums pēc šiem materiāliem no citu valstu ražotājiem. Un, jā, pareizi, jūs jau droši vien uzminējāt, šiem ražotājiem, netiekot galā ar pieaugušo pieprasījumu, atkal ir iespēja celt cenas savai produkcijai. Kā vienu no inflāciju radošajiem faktoriem nevar izslēgt arī lielo korporāciju alkatību. Tās ceļ cenas vienkārši tāpēc, ka mēs to gaidām. Jā, tieši tik vienkārši. Tirgus konkurence praksē diemžēl nevienmēr strādā tā kā teorijā, un globālā mērogā daudzās jomās faktiski valda oligopoli. Šīs kompānijas izrēķinājušas, ka izdevīgāk ir visām kopā faktiski nepamatoti, jo to peļņas ir ļoti lielas, celt cenas, nevis mēģināt savā starpā sacensties ar zemākām cenām pievilinot daļu no konkurenta pircējiem, kas ir tas, kā tirgus ekonomikai ideāli būtu jāstrādā. Bet galvenais jautājums – ko ar šo visu skaistumu tagad iesākt? Kā apturēt inflācijas auļojošo kumeļu un kas notiks, ja to neizdarīsim? Vai krītot no šī trakā rodeo skrējiena neattapsimies tādos ekonomikas dubļos, kas līdzināsies pirms 11 gadiem piedzīvotajai dišķibelei? Eiropas centrālā banka ir ķērusies pie saviem monetārās politikas instrumentiem un lēmusi paaugstināt aizņēmumu procentu likmes. Diemžēl īstermiņā gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem tas nozīmē vēl vienas nepārāk patīkamas ziņas. Tas nozīmē, ka papildus jau tā visiem pieaugošajiem tēriņiem sadārdzināsies arī kredītu ikmēneša procentu maksājumi. Ne tikai no jaunaņemtiem, bet arī jau esošajiem kredītiem. Protams, ja vien tiem nav fiksētā likme, bet tas Latvijā ir ļoti reti. Taču labās ziņas ir tās, ka iespējams ar to vismaz izdosies sākt ierobežot inflācijas trakošanu. Kādas tad ir prognozes? Cik ilgi šis cenu ārprāts turpināsies? Un te sākas pats interesantākais. Izrādās, ka lielā mērā what you see is what you get, jeb citiem vārdiem varam citēt arī Bībeli, lai katram notiek pēc viņa ticības. Un nē, tie nav nekādi ezotēriski murgi, bet gan Mārtiņa Bitāna un citu vadošu ekonomistu atziņa. Proti, inflāciju ilgākā termiņā lielā mērā ietekmē tieši mūsu gaidas. Šis psiholoģiski ekonomiskais mehānisms darbojas dažādos smalkos veidos, bet vienkārši sakot, jo vairāk mēs ļausimies negatīvām gaidām, ka inflācija turpināsies, jo lielāks iespējas, ka tā tiešām arī turpināsies. Tāpēc izrādās, ka arī ekonomikā optimisms atmaksājas. Jaunākās Latvijas bankas prognozes par inflāciju Latvijā liecina,
ka, lai gan šogad inflācija vēl būs jāpacieš gandrīz 15% līmenī, jau nākamgad tā būs divreiz zemāka, bet pēc 2 gadiem jau faktiski atgriezusies bāzes, jeb šajā mērķa 2% līmenī. Līdz ar to jātic un jādomā, ka tā tiešām arī notiks, turklāt, kas to zina, varbūt pat vēl ātrāk.